Man arī. Tika tā laime. Tā kā, lūk. Tu trāpīji štatos, tāpēc, kad vecāki, vai ne? Nu jā. Kā saka, bagāžniekā līdzi. Tā ir. Jā. Kas, Cik gados tev trāpījās viss tā lielā pārmaiņa? Neatceros 6, 7, kaut kur tā, 6 gadi, man liekas. Bet tu atceries, vai ne, to visu pasākumu? Man likās, bet tad, kad reāli, kas bija crazy, bija tad, kad es atlidoju atpakaļ, es stāvu uz Brīvības ielas un es saprotu, ka es reāli neko neatceros. Un bija tā, kad, jo es staigāju pa Brīvības ielu un tiešām es pēc Google Maps vienkārši staigāju, mēģinu visu atcerēties. Man visu no jauna reāli mācījos. Visu no jauna. Nē, labi, ja tu 6 gados esi aizbraucis. Tur man nekā nebija, es tā kā neatceros. Kaut ko bērnībā, kaut kāds kadrs tur bija, bet tā ēka tagad ir daudz mazāka vai vispārībā nobrucināta un pa lielam dīvaini sajūtu. Jā. Tā, es uzskatīju to, ka es varu sākt savu dzīvi no jauna, tā kā, un tad es uzskatīju, ka tā lielisks veids, kā to darīt, tā kā no baltas lapas arī, un mēģināt attīstīt jaunus skillus, tādas prasmes, un gan es fotografēt sāku, visu kaut ko es sāku darīt. Tā kā, tā tas viss stāsts arī īstenībā sākās.